Un mēs arī pajautājām mūsu sekotājiem. Tiešām mēs saņēmām ļoti daudz atsauksmes par Rīgas nama pārvaldnieka darbu un par to, ka cilvēki jau ir izmisuši, jo viņiem neatbild neviens. Viņi mēģina sazvanīt, viņi mēģina sarunāt, bet viņiem nekas nesanāk, tāpēc, ka tur augšā ir pavisam cita realitāte. Tur ir 100 000 konkursu par zīmolu izveidi. Tur ir ballītes, jā, es uzskatu, ka tās tiešām par vientuļiem sētniekiem jūs, protams, gribējāt mūs iežēlināt, bet jūs labāk viņiem paceliet algu, lai viņi paši izlemj, ar ko viņi ballēties gribēs tajā jaunajā gadā. Runājot par tiem pašiem līgumiem, jā, mums bija nepieciešams patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Langas kungs, lai līdz jums aizklauvētos, un es saprotu, ka viņš joprojām līdz jums nav aizklauvējies. Es nezinu, kādi īpaši informācijas kanāli jums ir nepieciešami, lai jūs beidzot saklausītu to, ko jums brēc visi jūsu klienti Rīgā. Jūs nevarat piedāvāt šādus apsaimniekošanas līgumus, par kuriem jau ir izteikušies patērētāju tiesību aizsardzības centra juristi. Un jums kā paraugu uzņēmumam pienākums ieklausīties arī pirms šķietamās bažās. Jūs teicāt, ja būs kaut kāds lēmums, tad mēs kaut ko grozīsim un sūtīsim. Ko mēs redzam? Jūs tagad pēc dažām dienām sasauksiet semināru, kurā jūs skaidrosiet saviem klientiem, cik tiešām tas līgums ir labs, ka viņiem nav taisnība, un mēģināsiet viņus mierināt tā vietā, lai tiešām panāktu pretī un grozītu šos līgumus tā, lai visiem ir mierīgi.